Koroči gāju un ničего интересного neieraudzīju. Tagad jāiet lēnām apakaļ. Darīt neko, uz muzeju iet vairs negribās. Tipa viens bija kaut kāds Tamajo, neatceros, muzejs. Bet pēc iepriekšējās rūgtās pieredzes samaksāja 50 peso un neredzēja nihuja. Bet, nu labi, šīdais tipa lielāks muzejs, bet man kā nav tik daudz laika, lai pasmatrēt, kas tur tāds interesnīs ir iekšā. Afigēni interesants, viņiem bija tās muzejs, tepat aiz muguras bišķi tālāk. Tas ir antropoloģijas muzejs. Tas gan tāds interesants, bet ahuēna liels. Maksāja laikam ieeja kaut kas ap 3 eiro. Kaut kāds 65 peso, laikam kaut kas tam līdzīgi, kaut kas ap 3 maksāja ieeja. Bet nu, viņš tipa čista tāds, ka tu aizēji no rīta 10, tu vari līdz 7 staigāt. Ahuēna liels, daudz istabas. Un viss tāds reāli interesnīs diezgan. Pārsvarā veltīts viņu kultūrai un arī kaut kādi izrakumi, tur pirmatnējie cilvēki un mamuti un skeleti un tipa tam līdzīgi. Tas tāds diezgan interesnīs bija. Viņiem vēl interesni tas, kad ir, viņiem ir viss, baigi daudz menti ir. Reāli pilsētā ir baigi pilns ar mentiem, policistiem. Un ir ne tikai ir parastie, tipa tā kā muņiki, bet arī ir ielas diezgan pilnas regulāri ar viņiem regulē, tipa policisti regulētāji. Vienalga pofīgi luksofors strādā, bet viņi vienalga regulē arī, viņi tā kā stāv, teiksim, ir gara iela, un ik pēc kaut kādiem, es arī kaut vakar aizika redzēju, ik pēc kaut kādiem 60-100 metriem stāv čubriks, un kroči viņi visi vienkārši rāda dzen uz priekšu satiksmi, pofīgi, vai ir zaļais vai sarkanais, viņi paši kaut kā tur, nezinu, regulē. Kroči dzen visu laiku, lai nav sastrēgumi neveidojās. Mentiem ir krūtas mašīnas, vietējiem muņikiem, tipa, ja nemaldos, tas ir Dodge Charger. Tipa nav varbūt pats jaunākais kaut kāds modelis, bet, nu, brēģi izstās krūta huēna. Tipa melna tā mašīna, bet tagad nav neviena tūmā, kaņeši. Tipa melna. Un viņi visu laiku braukā ar ieslēgtām bakugunīm, visu laiku. Un kroči regulāri palaiž to mentu signālu. Tipa tev nav nekas jādara, nav jāstājās, tev uz to nav jārēģē, es nezinu kāpēc, bet nu, viņi kroči visu laiku brauc ar bakugunīm ieslēgtām un laiku pa laikam palaiž to sirēnu arī. Vai nu vienkārši, lai dotu ziņu, kad ir ments tūmā, vai nu, nezinu. Bet nu, kroči viņi visu laiku braukā ar ieslēgtām bakugunīm. Un ahuēnas mukas tās mašīnas un mentiem uniformas arī tādas, visi tādi baigi zolīdi izstāst. Bet es esmu bijis tūmā diezgan, bet kaut kā negribās. Es nezinu, vai drīkst vai nedrīkst viņus tipa tā fočēt no tūma, tāpēc es neesmu vēl nevienu tādu bildu uztaisījis viņiem. Bet izstāst diezgan krūti viņi. Jā, tagad arī viens stāv tas regulētājs, bišķiņ tālāk uz priekšu. Nezinu, tik tuvu es viņam neesmu, es tā nevaru iefilmēt, nebūs tik labi kvalitāti, nevarēju saprast pa gabalu. Karači stāv čubriks, keponā, uzvalka bikses un balts ar dzeltenu krēkls un tas varētu zīles, karači. Tākšu to. Bet tā, principā, reāli diezgan interesanti staigāt var, Neviens neko neuzbāžās, nepiepišās baigi, nemēģina tev iesmērēt pārdot. Tas regulētājs man ir rekolot, te stāv. Vienkārši tagad stāv, ķipa ar muguru pret mašīnām, ķipa nejāk nevar braukt. Un tev aiz muguras man vēl viens mens arī stāv ēnā noslēpies. Bet tā, principā, nav nekāda baigā steiga, redz arī. Nav nekāda baigā steiga, neviens tev nemēģina neko iesmērēt, ķipa tā viss diezgan mierīgi. Vienīgais es biju kā, ķipa domājis, cerējis, kad bišķiņ lētāka būs tā pilsēta, bet nekas baigi lētais nav. Veikalā, principā, visas preces, īstenībā reāli baigi līdzīgais, kas mums vienīgais, kas man ir kaut kādas, varbūt, tehniskās preces vai saimniecības preces, ir kaut kas lētāks, teiksim, man patika, jānopērk būs kroči
Gillette Mach 3 tipa pats skūveklis, viens asmenis iekšā un viens papildus klāt, ap 10 eirikiem maksā. Vai 8 pat eiriki. Kroči sanāk, ir lētāk, mums viņš kaut kādu 11 eiriki maksā tas sūds. Kaut kas tāds ir ķipa lētāks. Kaut kādi kremi, ķipa Nīvejā vai kaut kas tāds tur vīriešiem. Tas ir ķipas lētāks, arī viņam vidēji pa kaut kādi 2-3 eiriki. Bet paika, teiksim, mēs arī diezgan bieži visādus vinārus pirkām vakarā. Ķipa, tāds normālais standartņika vinārs ir 100 peso, ķipa tas ir 5 eiriki. Tas pats, kas mums tāpat normāli, standartnā vināra pudeli 5 eiriki ir mums dārgāk. Tā kā nesen vēl Lahanuls jau vakarā un nopirku, nevis pa 5 eiriki, pa 15. Kraču bija stāvēja, ķipa, ir plauktiņš, ķipa, saliktas cenas pēc nosaukuma. Skatos, ķipa, 105. Ķipa 105 maksā. Es ķipa pastos vēlreiz, ķipa drošības pēc pastos, it kā svītra kods nesakrīt. Labi, pohuj, it kā noslēgums viss ir. Aiziet pie kases, baļā, suka, nevis 105, bet 320 vai kraču, Lahanuls un dārgais vinārs sanāk. Ko darīt. Tā, ka tas vienīgā reize, kad es tā Lahanuls. Tā, ka to labi šitais otrais video 6,5 minūtes jau, es vēl neesmu nopircis to micro SD karti. Vakar gribēju nopirkt, bet vakar viņam viss izpirka, jo es salīdzināju vienkārši šodien iegāju pa ceļam ātri veikalā un pastījos. Tāds pats Kingston 3.2 maksā eirikos kaut kādi 315-17 eirika apmēram var būt. Jā, tajā tur sūdā, kur es tajā mazajā veikaliņā paskatījos, tur maksā ap 8 eiriki. Tā kā, kudī lētāk, labi, varbūt viņš ir kaut kāds dišķiņ cits brands, varbūt netik pats firmīgākais, bet paļabom it kā vismaz veikalā. Tā, labi, jāturičī mājās. Uz māju pūs tagad pēc pusstundas jābūt mājā. Tā, un galvenais, ņemāja mēsec, bet katru dienu plus 25, 27. Un nevienu mākoņu lietas nav, kur raču veikšana nav, nekā nav. Žopa novai god visu laiku karsts. Tā.